sēduši. Sākam ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā ir tikai viens jautājums. Un tas ir Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija ir izvirzījusi Gundaru Daudzes kandidatūru. Frakcija Jaunais laiks ir izvirzījis deputāti Ingrīdu Ciceni. Savukārt deputāti Urbanovičs, Ribakovs, Dolgopolovs, Ušakovs, Cilēvičs un citi ir izvirzījuši deputātu Jāni Tutinu. Mūsu Saeima ir kļuvusi par koalīcijas piedēļu. Koalīcijas padomē pieņem lēmumus, un Saeimas vairākums koalīcijas deputāti, neskatoties, nobalsot tā, kā šajā padomē lēma. Es nedēļu nevienam Saeimas deputātam godu, kurš šeit atnāk un cīniski izsakās par citiem. Koalīcijas padomu, vēl kādu padomu, jūs pats esat tādā padomu bijis savā laikā. Un pats esat klausīt disciplīnai. Tagad, kad jums tur vairs neesat, tad jums tas izlīdz nepatīkam. Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas notiek aizklāti ar balsošanas zīmēm. Lūdzu, balsu skaitīšanas komisijas pārstāvi Rakēte Tabunu informēt par balsošanas kārtību. Tālāk ir vispār fantastiski. Tālāk ir tā, ka liktenis ir lēmis, ka mums ir Šveici priekšā. Tad ar kas ir ko? Nu, ja viņš vienkārši brauc. Otrā kārta nebūs. Par kandidātiem nodotās balsis. Gundars Daudze par 52, pret 36. Ingrīda Cicene par 16, pret 72. Jānis Tutins par 20, pret 68 balsis. Un tā saskaņā ar Saeimas kārtības rulļa 26. pantu par Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Gundars Daudze. Pirms tam stāvoklis. Šeit ir
godātie deputāti, pirmkārt es vēlētos izmantot šo iespēju teikt paldies visiem, kas man uzticējās un par mani balsoja. Un es apsolu, ka darīšu visu, lai šo uzticību attaisnētu. Un otrkārt, es gribētu teikt paldies Ingu Nemsim par viņu darbu 9. Saeimas priekšsēdētāja amatu. Līdz ar to Saeimas 24. septembra ārkārtas sēdes darba kārtību izskatīt. Lūdzu, zvanu reģistrācijai.